konstitucionālās sūdzības iesniedzējs ir persona, kurai Saeimas vēlēšana likuma 5. panta 6. punkts liedz kandidēt Saeimas vēlēšanās, jo šī persona pēc 91. gada 13. janvāra ir darbojusies Latvijas Komunistiskajā partijā, kas ir konstatēts 95. gadā ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu. Pieteikuma iesniedzēja uzskata, ka šis ierobežojums, kas ir Saeimas vēlēšana likumā, neatbilst Satversmes 1. pantam un 9. pantam, kā arī Satversmes 91. pantā ietvertajiem vienlīdzības principam. Un būtiskākais pieteikuma iesniedzējas arguments ir tāds, ka šīs ierobežojums ir nesamērīgs, jo tas ir ilgstošs. Tad viņi norāda to, ka apstrīdētās normas Satversmes tiesa ir vērtējusi jau 2000. un 2006. gadā. Šī tiesība norma ir vērtēta arī Eiropas cilvēktiesību tiesā, un tad gan Satversmes tiesa, gan arī Eiropas cilvēktiesību tiesa ir uzlikusi pienākumu likumdevējiem periodiski šo ierobežojumu pārskatīt, un viņas ieskatā likumdevējs nav šo pienākumu pildījis. Galvenais jautājums, uz kuru bija jāatbild Satversmes tiesai, vai šobrīd, tātad 2018. gadā, šāds ierobežojums, kas 95. gadā tika noteikts Saeimas vēlēšana likumā, joprojām ir nepieciešams, un vai tam ir leģitīms mērķis, un vai tas ir samērīgs. Vispirms Satversmes tiesa vērtēja apstrīdētās tiesību normas saturu 2018. gadā. Un Satversmes tiesa secināja to, ka apstrīdētās normas mērķis, līdzīgi kā jau Satversmes tiesa ir atzinusi iepriekš, ir bijis nevis sodīt personu par dalību normā ietvertajās organizācijās, bet aizsargāt Latvijas valsti un tās demokrātisko iekārtu. Tad Satversmes tiesa secināja, ka šī tiesība norma, ja mēs arī vērtējam citus tiesību ierobežojumus, kas uz šīm personām pastāv Latvijas tiesību sistēmā, ir viens no pašaizsargājušais demokrātijas instrumentiem, ar kuriem Latvijas valsts aizsargā tās konstitucionālās orgānus no personām, kuras var šos orgānus, apdraudēt. Šo normu nevar piemērot formāli, un ka šobrīd, 2018. gadā, ir nepieciešams šo normas saturu skatīt tā objektīvajā nozīmē, respektīvi, ka šī norma būtu interpretējama tādējādi, ka viņa normas mērķis ir aizsargāt Latvijas valsti un tās demokrātisko iekārtu no personām, kuras darbojoties šajā normā ietvertajās organizācijās pēc 91. gada 13. janvāra apdraudēja Latvijas valsti un joprojām turpina apdraudēt Latvijas valsti un tās demokrātisko iekārtu. Respektīvi, jāvērtē ne tikai personas rīcība pēc 91. gada 13. janvāra, bet arī tas, kāda ir bijis personas rīcība pēc tam un vai persona joprojām apdraud Latvijas valsti un tās demokrātisko iekārtu. Satversmes tiesa uzskatīja, ka apstrīdētai tiesību normai arī 2018. gadā ir leģitīms mērķis, demokrātiskas valsts aizsardzība. Vērtējot normas samērīgumu, tiesa vērs uzmanību uz vairākiem faktoriem, tad gan iekšējiem, gan ārējiem apdraudējumiem demokrātiskai iekārtai un Latvijas valstī. Attiecībā uz demokrātijas iekšējo apdraudējumu Satversmes tiesa secināja, ka Latvijas valstī, līdzīgi kā vairums centrāla un austruma Eiropas valstīm, 90. gados viens no lielākiem izaicinājumiem, protams, bija pārēja no totalitāru uz demokrātisku, no totalitāra režīmu uz demokrātisku iekārtu, bet atšķirībā no citām centrāla un austruma Eiropas valstīm, Latvija, līdzīgi kā citas Baltijas valstis, saskārās arī ar jautājumu par okupācijas seku novēršanu pēc 50 gadu ilgstošu okupācijas periodu. Un kā rāda citu valstu prakse, kad šīs process nav nedz ātrs, nedz vienkāršs. Un arī ņemot vērā pieaicināto personu viedokļus, Satversmes tiesa secināja, ka
vismaz daļā Latvijas sabiedrības demokrātija, diemžēl, joprojām nav pašsaprotama vērtība, un demokrātijas ilgspēja Latvijā joprojām var tikt apdraudēta. Vērtējot ārpolitiskos apdraudējumus, Satversmes tiesa secināja, ka tās debatas, kas Saeimā bija pēdējo reizi skatot šo apstrīdēto ierobežojumu, kur tika norādīts uz ārpolitiskiem apdraudējumiem, ka tie apdraudējumi ne tikai ir saglabājušies, bet ņemot vērā 2014. gada notikumus un Krievijas veikto Krimas aneksiju, šie ārpolitiskie apdraudējumi ir tikai pastiprinājušies. Un tādēļ Satversmes tiesa secināja, ka apstrīdētā norma ir samērīga un joprojām ir nepieciešama, lai aizsargātu Latvijas valsti un tās demokrātisko iekārtu. Satversmes tiesa nolēma, ka apstrīdētā norma, kā es teicu iepriekš, to atbilstoši interpretējot, un kas sevi ietver personas darbības vērtējumu arī pēc 91. gada 13. janvāra, ir nepieciešama un atbilstoši Satversmei. Šobrīd Centrālā vēlēšanu komisija ir tā, kas, teiksim, svītro kandidātu, ja viņš atbilst apstrīdētā normā ietvertajam saturam no kandidātu saraksta. Pēc Satversmes tiesas nolēmuma Centrālajai vēlēšanu komisijai būs jāvērtē ne tikai tas, vai persona pēc 91. gada 13. janvāra darbojās apstrīdētā normā ietvertajās organizācijās, kas ir konstatēts ar tiesas spriedumu, bet būs jāvērtē arī tas, kāda ir bijusi personas rīcība pēc šī datuma un vai persona joprojām darbojas, teiksim, un apdraud Latvijas valsti un tās demokrātisko iekārtu. Un Satversmes tiesa arī norādīja, ka Centrālajai vēlēšanu komisijai ir šāda kompetence gan izprasīt no drošības iestādēm, gan arī citām nepieciešamām iestādēm to informāciju, kas komisijai nepieciešama. Tad atbilstoši esošam regulējumam Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums, ja viņš ir personai negatīvs, ir, to var apstrīdēt administratīvu apgabalu tiesā.